Augstāk var kāpt. Stop! Pašreiz lukse. Panāciet šodien. Tas ir šo milzīgos un tas ir bremzes atsvars. Tātad kādai jābūt pašai, lai augšā ap to zobrati ir tā saukt loka bremzi, ja, lai palaižot vaļā šis atsvars atkrīt un nospiež to bremzi uzreiz, ja. Lai negriežās, lai negriežās, lai apstājas. Un arī pašu maisu vējš uzrauja augšā praktiski sanāk. Vai viņas ir lietošanas kārtībā teorētiski? Varētu nav? Nu, es neriskētu. Es vienkārši skatos, ka tur ir eļļots, vai tas vienkārši metāla daļas ir aizsargāts? Nē, viņas šī vieta ir, lai varētu pagriezt pret vēju un laiku, teiksim, pēc kādiem gadiem viņas ir jāpagriež, viss tas korpus, lai viņš pārāk Es skatos tur ārā, viņas griez ar zirgiem vai kaut kā? Nē. Ar auklām, ar kokiem? Aiz katra tā bija tāda mietiņa tur tāda apkārt. Ierīce, kur uzkabināja aiz tā mietiņa, ja, un tad pagriez, pavilka to asti tik daudz līdz šim mietiņam, tad pārvietoja to ierīci, aizāķēja aiz nākošā mietiņa un atkal. Nu redz, tik labi, ka pajautāju. Es vienmēr jo vienmēr jautājums, vai nu kaut kādus zirgus, vai nu kaut kā. Tā samērā primitīva griestuva, ja, bet tā vilkšana, tāpēc tie stabiņi tur ir, ja, notika, ja, par gabaliņiem. Skaidrs, labi. Paldies. Un šiem atgriež viņi nemetās uzreiz, un šitie caurumi apaļie. Jā. Tās lūkas. Redziet, te, paskatieties. Jūs paņemt tādu maz kociņu un šita iekarinātu. Un mēs tad skatāmies, no kuras puses tas vējš. Nē, nu, kamēr viņš nekustās, viss ir kārtībā, tātad vējš puses pārnos. Bet tā, ka viņš sāk kustēties, tas nozīmē, mums ir... Vai nu no vienas puses vējš, vai no otras puses vējš. Cik interesanti. Tad sanāk te caurvējš, jā? Nu jā, un būtībā šie ir tādi, šeit ir tie vējrādītāji. Nu, protams, arī gaismā. Tā, nu vēlreiz to pašu, jā? Tagad drusku jāpagaida. Tā ir lejā. Kāpēc caurumi ir? Tūlīt, tie nav vienkārši caurumi, tie ir vējrādītāji. Ko nozīmē A? Bet es tā nestrātu. Nu tad tā arī sakiet. Nu, bet es taču jūs pašā sākumā lūdzu, ja kaut kas ļoti vienkārši, bet neizskatu. Šeit karājās koku plāksnīši savs, ja? Un, ja mainījās vējam jābūt pretim spārniem, ja? Un, ja, teiksim, tagad vēja virziens mainās un sāk pūst uz šo pusi, tad mēs zinām, ka tās zirnās visi jāpagriež, pa kaut kādu rogu. Nu, ja viņš pilnīgi, tad skaidrs, kad jāgriež tajā virzienā. Tātad visa šī ēka balstās uz šī viena staba, un te viņa arī pagriež. Tā kā diezgan šaubīgā vietā jūs stāvat paši. Jā. Maisas uzcēla augšā nākamajā stāvā ar vējspēku, iebēr filtuvēs, samalni, izlaid caur dzirnakmeņiem, jā, un šeit jau bija tas 90 kg maisas, pēc tam, jā, tas jānes ārā un jāliek pagriež. Jūs teicāt, ka uz augšu ar vēja spēku pacēla. Augšā ir pie spārna vārgus, tas vēl ir ierīci, uz kuras bija virve, pareizāk sakot, kur nolaid vārkus lejā, un tad griezoties spārniem, uzrāva augšā. Tad drīkst? Jā, drīkst.
Kas tie pa caurumiem augšām grieztos? Kur? 1 un 2. Tie ir virvi izgraustie caurumi, ar kuru palīdzību tātad mēs varētu, tas vīrus viss mums šeit nav, viss tā vīrus sistēma, ar kuru palīdzību tad mēs varētu regulēt to maļas ceļamo ierīci. Ja? Šī viss ir, te blakus tā ir bremžu ierīci. Ja? Jo pats galvenais, tā dzirnā bremzes darbojās apmēram tā kā autiņam hidrauliskās bremzes, ja, kad kā gaisa nav, tā viņa aizkrīt. Šeit ir tas pats, kā tu norauj to kloķi, ja, tā uzvilktā stāvokļa bremze uzkrīt visus tam nevis zobratam, bet vārps zobratam un nobremzēs pārgriešanos. Tās bungas. Ko? Tas ir, lai varētu uztīt, lai varētu pagarināt, jo tas gājiens ir visai tā lietai diezgan garš. Pagarināt ko? Tas tur augšā esat. Tas ir bremzes saistīts, ja? Viss tas ir savienots kopā, lai varētu to bremzi atbilstoši palaist. Es viņu nekādā veidā, teiksim, ar roku to nevar izdarīt. Jūs būtībā uzvelkat tā kā pulksteņa atsperi, un viņš stāv uzvilktā stāvoklī. Tikko jūs viņu paraujat, ja, tā viņš atritinās un aizkrīt, tā bremze nobremzējās. Tāds tas princips ir. Visi? Tagad skaidrāk. Jā. Kafija. Bet tas ir interesantāk par kafiju. Šeit ir 90 kg maisi. Vienkārši biedīgi. 90? Jā. Uz leju. Ar pirmo noteikti. Arī nesaprot. Viņi bija dilējā, viņš vienkārši Kas? ar vēju grozījās. Kas Apkārt, grozījās? pašā savā. Nē. Piesien šņuri, kur ir stabiņi, tādi, jā, apkārt. Tur noliek speciālu ierīcīti, un tad pavelk. Jā, pēc tam pārliek uz nākošo. Es jau paskatījos vienkārši. Kā tas izskatās, un vienkārši es biju domājis, ka šitos grozi, ne? Atcīt no stabiņiem, šitās stūri. Un tad vienkārši tā. Autlā īstenībā labs jautājums. Tas šobrīd jau tiem stabiem nevajadzētu būt, ja? Pēc būtības, jā, viņi kā tur, lai viņi nekrīt tieši jo šitās saplētas mazāk. Tā, un tad mums ir jāiet uz kafiju. Jā, uz tevi. Sakiet, īstenībā šitiem te jau nevajadzētu būt, tiem pamatiņiem. Nē. Tas ir tāpatās, kā tur vienkārši. Tas ir, lai atbalsts, lai... Jā, tikai, lai viņš nenosēžās pa daudz. Jā, tie kluči ir tikai drošībai Un tie ir tie stabi, pie kuriem lika to. Kā redzēt, viena daļa ir nopūs un jāliek atkal jauna. Un to pavilkšana tā tikai tik. Pa gabaliņām. Maz gabaliņu. Tas ir faktiski tas, kas saistīts ar Kurzemes pusi šobrīd, ja? Vai vēl kaut kas te ir? Šāds
Nē, šādas zirnavas nav saistītas ar reģionu. Viņas ir no Zemgales, no Šķibas. Bet tas ir tips, kas pirmais 14. gadsimtā ienāca Baltijā, šīs stabu zirnavas. Un dažas bija saglabājušās vēl 20. gadsimta sākumā. Un tāpēc šī nevienam vairs nebija vajadzīga, viņa ekonomiski neizdevīga, ja tāpēc un kādi. Toreiz šo koku nebija. Tas nozīmē, ka bija vējš. Un ja jūs nopirksiet ceļvedi, es neatģitēju, lai jūs viņu pirkt, bet tur es ieliku bildi no arhīviem, kur ir skaidri redzams, ka viņš stāv kalnā un spārni pret Jūglas ezeru. Bet vēsturiski tik stūms, es citu vārdu nevar atrast, izveidojies situācija, ka mežs ir brīžiem gadu desmitiem bijis primārē, mežs ir aizaudzēts, un tāpēc arī 70. gados tas zirnavs pagrieza ar spārniem uz šo pusi, jo uz to pusi pret mežu viņš vispār izskatījās ārkārtīgi stūmi. No, tāpēc arī tie stabiņi galvenokārt ir tādā pusē. Jā, stabiņas mēs liekām vēlāk un tur nav atjānot. Tā mums ir jānās. Tur, kur viņam jāaug. Šis nav šosāts ceļš. Daļēji. Es domāju, ka šis ir jau no gadiem. Mēs atpaldījāmies, piedod, Igor. Ko? Kur jāiet? Nē, iekšā. Jūs esat sakars, jūs noteikti bišķi apvēsināties. Pētiņš, masīvi. Tas pirmais brauc, tas pirmais maļ. Jā. Izņemot, ja bija muižas... Oi, tas taču nav. Izņemot, ja bija muižas vedējs, jā, tad muižniekam, kuram piederēja, jo dzirnavs varēja piederēt līdz 870 gadiem tikai muižai. Kurai kapija šitā? Skauts. Apiet tērmās. Apaļajā. Ko? Ūdens ir apaļajā. Jā, paldies.
Nē, man teikt. Tev kofiju? Atradai kafiju. Tad nāc, bet tā ir kafija. Es kafiju. Nē. Tu pilnīgi šādā. Dievs, paldies. Nevajag šķīvīt. Tad mazāk prāvās kafiju. Jā, kafija ir tik skaisti tie raksti. Un visi zin, ka beigsies. Jā, mēs veidījām.